parasts mūsu Latvijas Universitātes zinātniskās konferences, jau 72. pēc skaita plenārsēdi, kuru, kā parasti mēs veltam Latvijas de jure atzīšanas notikumam jau 21. gada janvāra beigās, bet tā kā šis ir nozīmīgs politisks notikums Latvijas vēsturē, tad arī pēc tradīcijas mēs lūdzam mūsu politikas veidotājs, pārstāvis, uzstāties ar runu, akadēmisku runu šajā te konferences plenāra sēdē. Un šodien mums ar kopējo tēmu kāpnes uz izcilību, tas ir Eiropas Savienības izvirzītais lozungs, ar kuru mūsu valstis, tās, kas ir relatīvi nesen, pirms gadiem 10 tikai pievienojušās Eiropas Savienībai, varētu panākt to Eiropas veco, pieredzējošo valstu līmeni, izmantojot, protams, sadarbības un fondu iespējas, ko mums šīs fonds dod. Paskatīties uz to, kā izskatās mūsu universitātes šī brīža attīstības perspektīvas un kā tās ir veidojušās arī Latvijas universitātes pirmajos darba 20 gados pēc 19. gada, kad Latvijas universitāte kā nacionāla un tāpat laikā uz zinātni orientēta universitāte tikai sāka veidoties. Un tā konferences atklāšanā, mūsu šīs plenārsēdes atklāšanai, kurai sekos vēl pāri par 120 citu sekciju sēdes, kurās mēs dzirdēsim vairāk nekā 1500 referātus, bet šo te plenārsēdi atklāja rektors, profesors Auziņš. Augsti godātā ministres kundze, kolēģi, dāmas un kungi. Kā jau mužniekungs teica, mēs sākam Latvijas Universitātes kārtējo konferenci, un tad, kad mēs runājam šeit par konferences atklāšanu, protams, mēs uzreiz turam prātā to, ka oficiāli mēs atklājam konferenci šodien, apmēram tāpat kā olimpiāda tiks atklāta tikai rītdien, bet sacensības jau notiek. Tāpat mūsu konferenci jau vismaz pāris nedēļas notiek, sēdes notiek, jo šīs te vairāk kā 1500 sēdes, par kurām prorektors informēja, notiek 3 mēnešu garumā un ir ļoti dažādas un ar ļoti dažādiem akcentiem. Bet tomēr mūsu konferences galvenais uzsvars un galvenais akcents, protams, ir šī te plenārsēde, kurā mēs tradicionāli mēģinam apspriest ne tikai zinātniski aktuālas tēmas, bet sabiedrībai ļoti svarīgas tēmas kopumā, un es esmu pārliecināts, ka šīs dienas abi referāti, katrs savā veidā un katrs no savas puses, runās tomēr par ne tikai akadēmiskai videi, ne tikai zinātnē svarīgām tēmām, bet sabiedrībā kopumā ļoti svarīgām tēmām. Tas lieku reizi pierāda, ka Latvijas Universitāte nav tikai pētniecības institūcija, kā tāda nav tikai mācību iestāde, bet tā ir vieta, kur mēs patiešām runājam par to, kas mūs visus kā sabiedrību kopumā interesē un satrauc. Protams, šīs te 1500 referāti parāda no otras puses arī universitātes kopējo kapacitāti un zinātnisko kapacitāti. Es domāju, ka šis gads Latvijas Universitātei ir īpaši nozīmīgs, jo mēs šobrīd ar absolūti pilnu atbildības sajūtu varam teikt, ka mēs esam parādījuši sevi kā zinātnes universitāti un starptautiski atzīt zinātnes universitāti. Tas ir saistīts gan ar vairākiem lieliem starptautiskiem reitingiem, rangu tabulām, kurā mēs esam labi parādījuši sevi, gan kā vienīgā no Latvijas augstskolām šobrīd iekļūstot QS universitāšu rangu tabulā un pirmoreiz Latvijas vēsturē kādai no augstskolām tur parādoties, gan QS un Interfax kopīgajā reitingā, kurā tiek apkopots bijušās PSRS
valstu un Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Grūzijas augstskolas. Šis varbūt rangs nav tik reprezentatīvs pēc augstskolas skaita, tad ir 407 augstskolas, bet ļoti nozīmīgas un starptautiski redzamas augstskolas. Un pēc zinātnes rādītājiem mēs šī rangu tabulā esam 7. no 407, kas, manuprāt, ir izcils rādītājs, pēc izglītības 12 no 407, kas arī šķiet ļoti labs rādītājs. Un, protams, arī tas, kā tika izvērtēta zinātne Latvijā ar šiem starptautisko ekspertu palīdzību. Ja no 15 izcilām pētniecības institūcijām Latvijā 6 ir Latvijas universitātes institūcijas, es gribētu teikt, ka mēs ar to varam lepoties un ļoti lepoties. Kas man šī izvērtējumā šķiet īpaši nozīmīgi, ka starp šīm 6 struktūru vienībām ir gan fakultātes, 3 fakultātes, 3 institūti. Tas zināmā mērā lauž mītu par to, ka pētniecība ir iespējama tikai zinātniskos institūtos un fakultātēs. Tur vairāk ir akcents uz mācībām. 3 mūsu fakultātes ir šo te izcilo institūciju vidū. Tāpat tas, ka izcilo institūciju vidū ir dažādu zinātņu nozaru pārstāvošas institūcijas, tur ir gan dabas zinātnes, gan inženierzinātnes, un vēl īpaši man šķiet patīkam, ka arī humanitārās zinātnes, jo atkal dažādos diskusijās izskanējušais viedoklis, ka humanitārām zinātnēm nav iespējams starptautisks skanējums, ka viņas ir vairāk vērsts uz vietējo sabiedrību un vietējo patēriņu, kas, protams, ir taisnība, bet tomēr šim starptautiskai komponentei un starptautiskai redzamībai šīm zinātnēm ir jābūt, un šī izvērtējums parāda, ka tas ir absolūti iespējams, un ka viens no mūsu institūtiem, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, šo augsto novērtējumu no starptautiskiem ekspertiem ir ieguvis. Tā kā vēlreiz, es domāju, ka konferencē kopumā mums būs ļoti daudz referāti, gan ļoti augsta līmeņa akadēmisku cilvēku lasīt, gan mūsu doktorantu, brīžiem varbūt pat pirmie mēģinājumi prezentēt savus rezultātus. To visu mēs dzirdēsim un esam sākuši jau klausīties šo 3 mēnešu maratonu laikā, bet šodien ir mūsu ievad referāti, un tad es sapratu, ka Muižniekungs viņus pieteiks. Tā, paldies jums par uzmanību. Tātad pirmais ziņojums vārds Latvijas Universitātes profesorei un arī šobrīd izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei ar intriģējošu nosaukumu Rietumvalsts. Rektor Magnificus, dāmas un kungi. Manā referātā būs maz skaitļu, faktu, normatīvo aktu nosaukumu. Es gribētu ar jums dalīties domās par mūsu valsts izaugsmi un par izglītību kā tās priekšnosacījumu. Par universitāšu un to akadēmisko saimju lomu Latvijas attīstībā. Mēs piederam pasaulē, ko ierasti dēvējam par vakar Eiropu, rietumu pasauli un rietumu civilizāciju. Un būtiska mūsu pastāvēšanas daļa ir aktīva un pārliecinoša attieksme pret dzīvi, nevis paļaušanās uz likteņu plūsmu. Tas ļauj mums savas intelektuālās pasaules pamatā likt tādus jēdzienus kā izaugsme, attīstība, apgaismība, progress un izcilība. Šīs 4 paradigmas ir ieguvušas paliekošu vietu mūsu sabiedrībā. Jau aptuveni pirms 95 gadiem, kad no Vācijas ķeizaram pakļautās Baltijas hercogistes savās etnogrāfiskajās robežās mēs radījām Latvijas valsti. Cilvēki mūžam ilgais, taču Latvijas valstiskuma 800 gadu vēsturē relatīvais Padomju Savienības okupācijas periods par spīti represijām, teroram un iedzīvotāju sastāvu vardarbīgai maiņai nespēja izdzēst šīs mūsu sabiedrības pamatiezīmes, kuras raksturo arī tādi vārdi kā darbs, izglītība, centība un kārtība. Mūsu ministru prezidenta Laimdotas Straujuma 2014. gada 22. janvāra Saeimas plenārsēdē uzsvēra darbu kā izšķirīgu mūsu tautas vērtību. Citāts. Pirms gandrīz 5 gadiem retais ticēja, ka tik drīz Latviju atzīs par starptautiski uzticamu un ilgspējīgu valsti.
Nav noticis brīnums. Ir veikts rūpīgs, bieži vien nepateicīgs, dažkārt nesaprasts, taču cītīgs un neatlaidīgs ikdienas darbs. Citāta beigas. Tieši paļaušanās uz savu gribu, uz spēju liekt un locīt dzīvi, nevis paļauties uz brīnumu, zvaigznēs ierakstīto un atklāsmi ir raksturīgi rietumu pasaulē un īpaši raksturīgi latviešu tautai. Tas attiecas arī uz augstāko izglītību un zinātni. Augstākā izglītība ir izglītības sistēmas daļa. Savukārt izglītības sistēmā atspoguļojas visas sabiedrības ekonomiskās un sociālās problēmas. Nav iespējama kvalitatīva izglītība nesakārtotā un ekonomiski nestabilā valstī. Bet mēs nevaram gaidīt, kamēr iestāsies labklājības laiks. Spēka pielikšanas punktu arī pašlaik ir daudz. Paaugstināsim gan mācību spēku, gan studentu motivāciju mūsdienīgam studiju procesam, pārskatīsim tiesību aktus, ieviesīsim optimālu zinātnes un izglītības institūciju pārvaldi, stiprināsim sabiedrības līdzdalību izglītības procesos, tomēr ne visu varēsim panākt ar labo gribu un entuziasmu vien. Izglītības sistēmai ir nepieciešams valsts finansējums, un pārskatāmā nākotnē tam jāsasniedz vismaz 7% un augstākajai izglītībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Kamēr uz to tikai tiecamies, racionāli jāizvērtē pašreiz pieejamo līdzekļu izlietojums, rodot līdzsvaru starp studiju pieejamību un kvalitāti. Aizvadītie gadi ir radījuši nopietnas pārdomas. Pirmām kārtām par attiecībām un saistību starp sabiedrības viedokli un realitāti. Iespējams, izglītība ir joma, kur visspilgtāk izpaužas zināmi stereotipi, bieži tiek reproducēti ierunāti viedokļi, un kopīgais, vispārīgais tiek skatīts caur individuālās pieredzes prizmu. Sabiedrībai uz to, protams, ir tiesības. Ar izglītības sistēmu ir saskāries katrs. Katram rūp sava vai savu bērnu nākotne, un neviens nebeidz atkārtot, ka tieši izglītība ir valsts izaugsmes pamats. 92% Latvijas iedzīvotāju sevi atzīst par kompetentiem izglītības jautājumos. Tādēļ arī uzskatu sadursmes ir nenovēršamas. Savukārt izglītības politikas veidotāju pienākums būtu atrast īsto veidu, kā sabiedrībai sniegt pārliecinošu pašreizējās situācijas analīzi un vērtējumu, kā arī pārdomātu attīstības vīziju. To gan ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Nevienā valstī nekad vēl nav izdevies panākt pilnīgu vienprātību ne par izglītības sistēmas mērķiem, ne to sasniegšanas veidu. Beidzamajos gados vārdkopa kvalitatīva izglītība tiek skaitīta kā mantra, īpaši necenšoties atšifrēt tās saturu. Visticamāk, ar šo jēdzienu tiek saprasts komplekss, kas, piemēram, vispārējā izglītībā sastāv no objektīvi, tātad valsts pārbaudas darbos, olimpiādēs, konkursos un tam līdzīgi izmērāmiem intelektuāliem sasniegumiem, kas spētu nodrošināt tā saukto konkurenci darba tirgu, un otrkārt no dzīvē nepieciešamu praktisko iemaņu apguves. Paradoxāli, bet tieši šajā pirmajā dimensijā mums būtu vismazāk pamata mūsu izglītību vērtēt kritiski. Pēc starptautiski salīdzinošu pētījumu datiem Latvija nav avangardā, bet stabilā Eiropas vidējā līmenī gan. Ja skolēnu sasniegumi tiktu vērtēt korelācijā ar valsts izglītībai atvēlētajiem līdzekļiem, mūsu vieta būtu daudz augstāka. Pārdomas rada fakts, ka sabiedrība vēl nav pamanījusi, cik nopietnas pārmaiņas notiek profesionālajā izglītībā. Jēdzienā kvalitatīva izglītība vajadzētu ietilpināt bērnam un arī studentam draudzīgu vidi izglītības iestādē un spēju nostiprināt morāli ētiskos pamatus dzīvei sabiedrībā. Studiju kvalitāti mēs nodrošināsim galvenokārt ar stingru augstskolu un programmu akreditācijas procedūru, stingriem kritērijiem profesūrai, bet kā ar studiju pieejamību? Svarīgākais ir jautājums par attieksmi pret valsts finansētu augstāko izglītību. Ja mēs vēlamies attīstīt savas valsts intelektuālo potenciālu, 21. gadsimtā augstākā izglītība nedrīkst būt elitāras pieejamības prece. Turklāt valsts rīcībā bez informēšanas un pārliecināšanas būtībā ir tikai divi reāli mehānismi valsts attīstībai īpaši nozīmīgu studiju programmu izvēlei.
valsts finansētās budžetvietas un kreditēšanas politika. Šādi panākts, ka beidzamo gadu laikā pieaudzis studentu īpatsvars inženierzinātnēs un dabas zinātnēs, bet, protams, neaizmirsīsim, ka arī laba humanitārā izglītība ir liela vērtība, un humanitāro un sociālo zinātņu speciālistu un skolotāju sagatavošana mums būtu jāpaceļ jaunā kvalitātē. Viedokļi var būt dažādi. Tomēr vēsture un pasaules pieredze liecina, ka izglītības sistēmām piemērotāks ir nepārtrauktas plūstošas attīstības, nevis radikālu reformu ceļš. Nav nekā sliktāk, kā pārņemt no konteksta izrautu citas valsts pieredzi. Tradīcijai bieži vien ir dziļāks, loģisks un vēsturisks pamatojums, nekā pirmajā brīdī izskatās. Vairums beidzamo gadu laikā rosinātās tā sauktās reformu ieceres ar mainīgu intensitāti jau ilgus gadus ir pārspriestas sabiedrībā. Uzklausot gan speciālistu, gan zinātnieku, gan sabiedrības domas, ir pierādījies, ka par ikvienu rosinājumu mēs varam atrast pamatotus argumentus gan par, gan pret. Un tādēļ mums ir jāmeklē nevis abstrakti un teorētiski pareizas atbildes, bet gan tādi risinājumi, kas vislabāk atbilstu Latvijas attīstības perspektīvai. Realistiski apzinoties pašreizējo sociālo, ekonomisko un sociālo-psiholoģisko situāciju un iespēju robežās sabalansējot daudzkārt pretrunīgas intereses, kā piemēram individu un sabiedrības, pedagogu, profesūras un vecāku un studentu, valsts un pašvaldību, nacionālās un globālās un tā tālāk intereses. Ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, mēs spēsim palielināt valsts ieguldījumu zinātnē un augstākajā izglītībā, kas savukārt veicinās pētniecības rezultātu pārtapšanu komerciālās idejās. Tomēr mūsu augstākās izglītības sistēmai ir virsuzdevums. Tā audzina inteliģenci, kas uztur spēkā ne tikai tehnoloģisku un komerciālu skatījumu uz sabiedrību, bet arī uz šīm vērtībām, kas ir gan tradicionālas, gan arī jaunas. Nenoliedzam, šis ir izglītības ideju laiks. Plānojot Eiropas struktūra fonda apguvu nākamajā plānošanas periodā, mums ir jāstiprina spēja attīstīt, koordinēt un integrēt trīs zināšanu trīsstūra elementus – izglītību, zinātni un inovācijas. Tieši Latvijas izglītības sistēma, kas ir kļuvusi par Eiropas izglītības telpas daļu, ir un būs pamats inovatīvas vides un humanitārā attīstības līmeņa paaugstināšanai. Viens gan ir skaidrs, izglītības sistēma mums ir jāveido atbilstoša šim laikam un šai telpai. Tieši Latvijai. Mēs nevaram ieviest ne Hongkongas, ne Singapūras, ne Somijas izglītības sistēmu, jo šīs valstis tagad plūc ilgu gadu darba augļus. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem arī atsevišķu elementu pārņemšanā. Izglītības sistēma ir nacionāli specifiska, sakņota vēsturē, neatraujami saistīta ar citiem sabiedrības dzīves segmentiem, tāpēc citu valstu pieredzi jāstudē, padomi jāuzklausa, bet nopirkt gatavu produktu izglītībā par laimi mēs nevarēsim nekad. Pašreiz arī Latvijā valda sauklis no zināšanām uz prasmēm, no teorijas uz praksi. Nevaram gan noliegt, ka lielu daļu no zināšanām veido fakti. Informācija, kas gluži vienkārši jāiemācās un jāuzņem savā intelektuālajā arsenālā. Faktu zināšanas lielā mērā nodrošina arī cilvēka spēju darboties konkrētā sabiedrībā. Sabiedrības gara dzīve ir caurstrāvota vēstures, kultūras un literatūras reminiscencēm, un šis inteliģenta cilvēka rīcības kapitāls ir jānodrošina skolai. Tomēr konkurētspējai darba tirgū pamatā ir konkrētas instrumentālas un sociālas prasmes. Nevienmēr inteliģence ir augsta tirgus vērtība. Šis varētu būt tā saucamais lielais jautājums diskusijai. Cik pragmatiski pieiet izglītības saturam gan skolā, gan augstskolā? Ilustrācijai izvēlēsimies beidzamā gada laikā notikušās pārmaiņas mācību satura koncepcijā. Zināms, ka Latvijā nepieciešams sagatavot darba spēku nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Katru gadu grādu vai kvalifikāciju dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās iegūst ap 20 000 studentu,
Bet vai mēs varam ietekmēt šo proporciju? Augstskolas ir autonomas studiju programmu izvēlē, un cilvēkam pašreiz nevar liekt apgūt to, ko viņš vēlas, it īpaši par saviem līdzekļiem. Mēs tomēr nedrīkstētu aizmirst, ka gan sabiedrībā, gan personībā visam jābūt līdzsvarā, un nevajadzētu toties otram grāvim. Latvijai nav vajadzīgi ne roboti, ne mankurti, bet vispusīgi izglītoti savas valsts patrioti un kultūras tradīciju pārmantotāji. Identitāte nav tukšs vārds arī zinātnes un tehnoloģiju laikmetā. Mums ir daudz sasniegumu, bet daudz arī darāmā. Izglītības sistēmai ir raksturīgs dabisks konservatīvisms, un arī sabiedrības attieksme ir duāla. No vienas puses tiek prasītas pārmaiņas, no otras valda zināma nostalģija pēc jaunības laikiem, un ik viens jauninājums tiek uztverts ar neusticību. Bet attīstībai jābūt, turklāt nepārtrauktai, jo izglītība jāpiemēro sabiedrības attīstībai un prasībām. Visas vai gandrīz visas sabiedrības akceptētās idejas izglītības, zinātnes un inovāciju sinerģijas stiprināšanai jau ir ietvertas nozīmīgos dokumentos. Ir svarīgi, vai mēs esam saskatījuši problēmas, vai par tām esam atklāti runājuši, vienojušies par risināšanas ceļiem un spēruši kaut pussolīti to risināšanas virzienā. Latvijas izglītībai un zinātnē ir jāatspoguļojas ilgtspējīgā valsts attīstībā. Dāmas un kungi, šajā godājumā auditorijā es vēlētos apgalvot, ka Latvija ir rietumvalsts un izcila rietumvalsts. Protams, neviens no mums nevar noliegt problēmas mūsu sabiedrībā. Un man nav tiesība abstrahēties no Latvijas jaunās valdības darba, liekoties vien par akadēmisku notiekošā vērotāju. Jaunā valdība ir turpinājums sekmīgam, nosvērtam un tālredzīgam darbam, kuru, piedaloties tūkstošiem godprātīgi un pašaizliecīgi cilvēki, ir vadījis Valdis Dombrovskis. Vienlaikus jaunajai valdībai ir arī jaunas dimensijas, kuras laikā, kad esam nostājušies uz attīstības ceļa, ir aktuālas. Izcilība ir viena no tām. Izcilība, kādu mēs varam sasniegt, pateicoties Latvijas dabas resursiem. Tas ietverts arī valdības deklarācijā. Valoda, kultūra, izglītība un Latvijas vide ir tas, kas veido Latvijas nacionālo savdabību un rada mums piederības un drošības sajūtu. Tāpēc gadā, kad Rīga, kas devusi daudzus pasaulē izcilus sasniegumus kultūrā, filozofijā un zinātnē, ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, kultūras un izglītības jomas ir būtiski svarīgas valdības darbā. Mūsu jaunās valdības deklarācija paredz, ka Eiropas Savienības fonda nākamajā plānošanas periodā mēs sniegsim mērķtiecīgu atbalstu nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem un to funkcionālajām teritorijām. Tomēr gribu uzsvērt, ka mums ir izšķirīgi svarīgi Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt zinātnes infrastruktūras veidošanā, lai mēs atbrīvotu nacionālos finanšu instrumentus akadēmiskā darba samaksas veicināšanā. Lai mēs sasniegtu izcilus sasniegumus, ir nepieciešams akadēmiskajai saimei piesaistīt visus, gan tos, kuriem intelektuālā darbība ir sirdslieta, gan tos, kuri ir brīvi savā aicinājumā izvēlēties dažādus amatus, bet saredz savā nākotnē iespēju nodarboties ar pētniecību un nodrošināt savu ģimeni. Vienīgais, ko mēs nedrīkstētu pieļaut nākotnē, ir savu stereotipu, mītu un kļūdu nostiprināšana un iedzīvināšana. Entuziasms ir izcila cilvēka īpašība, taču mūsu kopīgs uzdevums ir pārvērst pētnieciskās darbības un inovāciju struktūru no atsevišķas izcilnieka aizraušanās par nopietnu Latvijas ekonomiskās izaugsmes stūrakmeni. Nešaubos, ka šajā ceļā mums būs nepieciešams finanšu investīcijas, taču mums jābūt gataviem sasniegt tādus standartus, kādus mūsu līdzgaitnieki citās valstīs vēl nespēja. Tas nozīmē, piemēram, promocijas padomju resursu koncentrēšanu, doktorantūras skolu apvienošanu, plašas un labi finansētas pēcdoktorantūras nostiprināšanu augstskolu likumā. Un uzsvēršu konsolidēšanos. Apstākļus vien, ka tiks īstenots nozares lietpratēju uzklausīšanas, konsultēšanās un labvēlīgas sadarbības princips, nozīmē, ka mūsu augstākā izglītība un zinātne pārtaps par spēcīgu faktoru gan valsts, gan sabiedrības attīstībā.
Patiesa izcilība ir iespējama un īsta tikai tādos apstākļos, ja to varam īstenot pārtikušā, drošā, plaukstošā un laimīgā sabiedrībā. No otras puses, izcilības rašanos var sekmēt nevien atsevišķa individa talanta kopšana, bet rūpīgs metodoloģisks ikdienas darbs, lai paaugstinātu katra Latvijas iedzīvotāja intelekta līmeni. Rīgai nav senas universitātes pilsētas tradīcijas, bet mums ir attīstīta augstskolu sistēma. Mums ir vajadzīgas savas augstskolas, tieši tāpat kā mums ir vajadzīga sava nacionālā valsts. Augstskolas ne tikai nodrošina utilitāru ekonomisku funkciju veicējus, bet konkrētu intelektuālu diskusiju ceļā ikdienas veido mūsu valsti. Tieši ar šādu mērauklu nacionālā intelekta veidošana ir jāskata Eiropas komisijas norādījums, ka Eiropas Savienības struktūra fondi jāiegulda pētniecībā un attīstībā, ne tikai grantu ceļu pārveidošana par melnā saguma ceļiem. Augstskolām mazā nacionālā valstī ir daudz plašāku uzdevumu par pašreiz šauri diskutētajiem, piemēram, profesionāļu sagatavošanu darba tirgumu un līdzīgām frāzēm. Šorīt pavadīju uz Ziemas olimpiskajām spēlēm mūsu sportistus, ar kuriem lepojas visa sabiedrība. Vai tālu tie laiki, kad visa sabiedrība leposies arī ar mūsu zinātniekiem? Lai sasniegtu izcilību zinātnē, nepietiks ar mūsu prātiem, ar mūsu uzdrīkstēšanos, ar mūsu centību. Uzplaukumu mūsu studijās un pētniecībā stiprinās arī tie, kuri šobrīd ir 10 gadus veci skolēni. Līdz ar to, kā jau tas dziļi iekļauts mūsu universitātes konceptā, darbs zinātnē un izcilība tajā nav atraujama no Latvijas valsts kopīgās izausmes. Mūs gaida daudz nopietnu darbu. Darbu, kur veikšanai no svara būs savstarpēja cieņa, nosvērtība, pašaizliedzība un patiesa sadarbība. Strādāsim visi kopā godam Latvijas augstākās izglītības un Latvijas universitātes izaugsmei, lai mēs nodrošinātu šo uzplaukumu un mūsu tautas labklājību. Vivat crescat floreat Universitas Latviensis in aeternum. Paldies! Paldies profesorai Druvietei. Un gribu arī informēt, ka mūsu plenāru sēdu var skatīties tīmekļa tiešraidē, un par to, cik tad mēs būsim šajā tālsaistē piedalījušies, droši vien mēs varēsim informēt arī sēdes beigās. Bet tagad vārds ziņojumam, kas ir saistīts ar Latvijas universitātes veidošanās periodu. Profesors Pērs Bolens no Dienvidu Stokholmas universitātes ar ziņojumu Latvijas universitātes pirmie 20 gadi nacionālo un akadēmisko interešu kruspunktu. Ziņojums būs angļu valodā, un viņa tekstu, šo ziņojumu tekstu latviski, tiem, kas nepieciešams, var saņemt pie konferences organizētājiem. So, Professor Bolin, floor is yours. I think you have some technical problems here. Just this key. Cancel. Okay. And it's up there. Yes. Yeah, and the file. There's a file. Yeah. Right. Most Honourable Education Minister, Rector, colleagues from different disciplines, ladies and gentlemen, many thanks for inviting me. I'm deeply honored to be asked to address you here today. At the same time, I have to apologize for addressing you in English. My spoken Latvian is simply not good enough for this occasion. Diemžēl es runāju latviski ļoti slikti.
But as an historian of Latvia during the interwar period, I have for some years now studied the creation of Latvia's Universitāte, with a special focus on the efforts of the organizers to harmonize two fundamental aspects of modern universities. First, the university as a producer of high-class academic research and teaching. And second, the symbolic role of the university as a national institution, researching the nation's history and culture and teaching in the national language. So I will now give you some reflections on these matters, particularly on the very start of the university, its first 5, and I would say very formative years. And now I have technical problems again. Okay. This is a picture postcard of Latvia's Augstskola in the beginning of the 1920s. It was created in the turmoil of the dissolving Russian Empire and the establishment of the new Latvian state. In the autumn of 1919, while teaching was first being organized, German and White Russian armed forces still held the south bank of the River Daugava and large parts of Kurseme, turning Riga itself into an embattled war zone. In this precarious situation, great efforts were made to create the first Latvian university. In this presentation, I will focus on one aspect of that process: the achievements, challenges, problems and dilemmas facing the organizers of the university during these very dramatic years. And the problems facing the organizers were indeed considerable. The main academic institution previously in Riga, the Polytechnical Institute, had been evacuated to Moscow during the war, together with its laboratories and its library. By summer 1919, most of its professors and lecturers had managed to return to Riga, but they posed somewhat a dilemma for the organizers. The great majority of them were Baltic Germans, not Latvians, and they were accustomed to lecture in Russian, not in Latvian. At the same time, the Latvian provisionary government, as well as key Latvian organizations, were adamant on the issue that the projected university should be nationally Latvian. For the first time in history, academic courses should be taught in the Latvian language. This will be the fulfillment of a nationalist dream. The university should be a castle of light, Gaismaspils. But the question was, who were to build this castle of light? The main problem here was the difficulty to find academically qualified Latvians. Very few Latvians had studied at universities before the war, and even fewer had managed to make careers within the Imperial Russian university system. And several of those who had managed to do this were in 1919 still stuck at universities in interior Russia. Most of them only managed to return to Latvia after the peace treaty with the Soviet Union in 1920. So the organizing committee, whose task it was to make the new Augstskola operationable, consisted of 3 different groups. First, the academics connected to the previous Riga Polytechnical Institute, most of them Baltic Germans and belonging to technology and natural science. Being used to lecture in both German and Russian, they mainly adhered to a transnational agenda, seeing science as something that transcended both national and ethnic boundaries. The second group in the committee consisted of Latvian academics, mainly from the humanities and agronomy, many of them rather young.
And many of them had been active in national organizations and movements during the war, taken part in the War of Liberation, and they carried with them a national agenda for the new university. A third group in the committee was made up of delegates from the Education Ministry and the Latvian cultural and professional organizations. Most of these clearly supported the national agenda of the future university, and the use of the Latvian language in higher education was their prime concern. A key figure in the original committee was the professor of chemistry, Pauls Valdens. Valdens was a scientist with a very solid international reputation, and he had previously served as rector of the Polytechnical Institute. What is more, he originated from a Latvian family, and this made him an ideal mediator between the national agenda of the Education Ministry and the academic and transnational agenda connected to the professoriate of the Polytechnical Institute. Indeed, I would argue that Valdens was the main actor in the process during this very early period of welding the Baltic German academics from the Polytechnical Institute to the emerging nationally Latvian university. And as the mediator between the Baltic German professoriate and the Education Ministry, Valdens chaired the first planning meeting in August 1919, a meeting that actually designated Baltic German academics as provisionary deans of all the faculties of the new Augstskola. However, already during the following month, some of these Baltic German deans were replaced by Latvians. This happened, for instance, in the Faculty of Agronomy, a faculty that was clearly a central concern both for Latvian politicians and the Latvian cooperative farmers movement. Jānis Bergs, an agronomist with strong ties with the Latvian farmers cooperatives, became the new dean of faculty. Agronomy, in fact, became the most Latvian-dominated faculty in the entire university. Latvians were also appointed deans of the faculties of architecture and medicine, while Baltic German deans remained in the technological faculties and in natural science. This remained the essential academic and ethnic balance during the first formative years of the Augstskola. The most critical matter facing the organizers was the recruitment of academic staff, who were to be the builders of this castle of light. Here the organizing committee soon became divided into three different factions. The first group I will call the national wing, giving preference to Latvian speakers to all academic positions. If reasonably qualified Latvian speakers could not be found, the line taken was that promising young Latvians should be sent abroad to gain the necessary academic competence. The main proponents of these policies were delegates from the Latvian organizations and the Education Ministry, but also some of the Latvian academics from agronomy and the humanities. The most active delegates of this national wing in the committee were Spridzis Pēgle from the Latvian Society, the Latvian linguist Juris Plakis, and the agronomist Paulis Lejņš. Plakis and Lejņš together strongly promoted the national Latvian agenda in the committee, questioning all appointments of non-Latvians, even though objections were most often expressed in terms of language skills rather than ethnicity, as a resistance against non-Latvian speakers. Later, Plakis and Lejņš went very separate ways in terms of politics. Plakis drifted to the far right, while Lejņš, a social democrat, after the war became, as I'm sure you're all aware, the president of the Soviet-run Academy of Sciences. The second group in the organizing committee I would label the pragmatists.
This group consisted mainly of Latvian academics connected to medicine and law, faculties that had a great shortage of qualified lecturers and at the same time had to organize courses for a great number of students. Among the pragmatists, national concerns were secondary. The main thing was to find qualified lecturers. Language skills and ethnic belonging were seen as negotiable matters, not very essential. Finally, the third faction in the organizing committee I would call the proponents of academic excellence. This group wanted recruitment primarily to be based on academic merits, none regarding ethnicity or language skills. The best candidate should, if the best candidate could not manage to lecture in Latvian, a certain number of years' training would be allowed before he was required to do so. The new university should, they maintained, above all aspire to excellence. This in order to gain recognition within the wider field of European academia. This group consisted naturally of the Baltic German deans, but also the most prominent and internationally recognized Latvian academics. Apart from Pauls Valdens, we find here the economist Kailis Balodis and the prominent Latvian linguist Jānis Enselīns. These very merited Latvian academics often clashed on recruitment matters with the members of the national wing. For those supporting the university's national agenda, it was clearly a problem that the most renowned and prestigious and internationally acknowledged Latvian academics tended to give primacy to scholarly and scientific merit rather than to the national concerns. At the very same time, these prominent Latvians had a very particular role to play. They were cast in the role as academic heroes of the nation. All nations need to create a pantheon of national heroes. This is another aspect of the nationalization of academia in 19th and 20th century Europe, the need to promote symbolic figureheads, giving substance to the nation's preeminence. In this sense, Latvia needed academic figureheads in order to assume a place among the cultured nations of Europe. However, on this point, the organizers met with some disappointments. Pauls Valdens, professor of chemistry, the first main figurehead and the projected first rector of the university, he left for Germany already in September 1919, allegedly just on a short research trip. However, the trip was extended, and in the end, Valdens announced that instead of returning to Riga and assuming his duties as rector, he had accepted a chair at Rostock University in Germany. In a final letter to the Education Ministry, written in German, which in itself was something of a statement, Valdens wrote that the free pursuit of scientific knowledge was for him far more important than national concerns. Valdens's defection was, of course, a severe setback for the organizers in Riga, who had set high hopes on him as a figurehead. One of the other prospective academic heroes, the economist Kailis Balodis, also proved to be somewhat of a disappointment. Balodis had been a professor at Berlin University and had shown up rather unexpectedly in Riga in the autumn of 1919. He was an internationally renowned social scientist and received a very warm welcome in Riga. However, it was soon disclosed that apart from his Latvian citizenship, he also held a German one, and moreover, he refused to give it up. So while remaining a professor of economics at the university until his death in 1931, Kailis Balodis was after this disclosure never given any leading positions within the university or even within the faculty.
Jānis Enzelīns, the third candidate as an academic hero of the nation, clearly did better. An eminent linguist, he was the main force behind the production of new Latvian grammars and dictionaries in the 1920s, and one of the main modernizers and standardizers of the Latvian language. As Dean of Faculty during the first formative years, he played an important part in the development of Latvian humanities. At the same time, as we have seen, he was a strong proponent of academic excellence, and on numerous occasions suggested the appointment of non-Latvian academics. This embroiled him in many arguments with the national wing of the organizing committee, and especially in rows with the first rector, the art historian Ernst Felsbergs. So the first years of Latvia's Augstskola was marked by conflicts and compromises between the national wing, the pragmatists, and the proponents of academic excellence. And a particularly sore point was a matter of German and Baltic German academics. Having for centuries lived under Baltic German domination, a prime objective among Latvian nationalists was to curtail Baltic German influence in all political and cultural arenas. So a predominance of Baltic Germans at the new university and a continued use of German as the language of instruction would, it was believed, make the dream of a national Latvian university completely impossible. So when suitable Latvian academics were not available, and that was the case in many disciplines, the majority in the organizing committee often chose to look elsewhere, and preferably to academics from other small and friendly nations. Instead of Baltic Germans or Germans nationals, Swedes, Finns, Austrians, and Swiss were preferred, even though these academics could only lecture in the German language. One of these foreign imports was my compatriot, the Swedish professor of anatomy, Gaston Backman. He was recruited in 1920 in a situation where the medical faculty had a very severe shortage of staff. And amid some protests from the national wing, Paulus Leyinch, for instance, complained that Backman was given an unreasonably high salary. However, someone had to be found to teach the medical students, and the dean of that faculty had previously been unable to convince the organizing committee to appoint Baltic German specialists. So instead, Gaston Backman was brought over from Sweden. During his 5 years in Riga, he seems to have made a lasting impression and was very popular among his colleagues. Apart from teaching anatomy and other courses to several cohorts of Latvian medical students, he also introduced somewhat of a Swedish specialty to Latvia: physical anthropology or race biology, a branch of science that has in modern times been very much discredited. So here we have a picture of Backman. You can see the small figure under the pictures of brains. Backman was very much preoccupied with skulls and brains. We have here another picture of him with models of brains. And that is connected to his interest in physical anthropology and the measurement of skulls. In his spare time, Backman devoted himself to the measurement of Latvian skulls, both living and dead, believing that he would in this manner determine what he called the racial characteristics of the Latvians. His results were, however, sometimes less than popular among many Latvians. He concluded from his investigations that the Latvians constituted what he called a mixed bastardized race, and furthermore that the Latvian ancient tribe of Curonians or Kurši were, according to his very careful skull measurements, actually Finno-Ugrians and not Latvians at all.
This certainly did not go down well with his colleagues in the humanities, who were quite definite about the fact that the Kurši were Latvians. But all in all, these academic colleagues brought in from small and friendly nations like Sweden never made a very large contribution to Latvia's Universitat. During the early 1920s, there were never more than a handful of them at the same time at the university, mainly in faculties of medicine, law, and the humanities. Instead, the main tendency was a process of nationalization from below. Young Latvians were selected and prepared for academic careers, replacing the old Baltic German professoriate that had been inherited from the Polytechnical Institute. Already in 1922, the deans of all faculties were ethnic Latvians, many of them belonging to a younger generation. The promotion trajectory of the university, so vital in academic concerns, was by then firmly in Latvian hands. In 1924, the arrival of archaeologist Francis Balodis from interior Russia signaled a completely new phase in the development of Latvia's Universitat, a national turn in the humanities, giving prime attention to the history and culture of the Latvian nation. But that, my dear colleagues, is another tale to tell. Many thanks for your attention. Thank you, Professor Bolen. So, es domāju, ka šīs stāsts par Latvijas universitātes veidošanu lielā mērā palīdzēs un rosinās mūs apsvērt arī mūsu tālākās izaugsmes un profesoru vēlēšanas un izvēles politiku un stratēģiju. Ja būtu kāds jautājums profesoram Bolinam šajā brīdī, jā, profesors Krūmiņš. Jā. Thank you, Per, for your contribution, your presentation today, and your monograph related to the history of our university. But actually, this discussion about national and international in higher education and in any university, it is still going on in many countries, including small countries, like Baltic countries, and even I heard in Sweden that Swedes also consider living in small country. The biggest among smallest country I have heard is the Netherlands with 17 million population. But could you describe very briefly what situation in Swedish higher education concerning this national and international issue, so about foreign students and evaluation of your research results. Could you briefly describe, because this is ongoing discussion also currently in Latvia. Thank you. I can just give you some reflections on the Swedish situation. We have very different situations depending on faculties. In natural science and medicine, English has turned into the main language of both teaching and academic writing. The social sciences, I would say, is mixed, and but with a growing preponderancy for using English, and there's been a growing need for publications in English as a part of our merit system. In the humanities, many still defend the position of Swedish and the necessity to keep on writing and teaching in Swedish. So it's a very kind of mixed picture between different faculties. And of course the exchange students coming in are mainly connected to natural science, to technology and to business studies. And those are subjects that are gradually turning to English rather than Swedish. Jā, paldies vēl vienreiz. Paldies arī tiem visiem, kas novēroja mūsu darbu caur datoru ekrānu.
akadēmiskais departaments ir sagādājis nelielu kafijas galdu tepat blakus 5. auditorijā. Visi tiem, kuriem laiks, lūdzu uz diskusiju pēc šīs plenārsēdes, visiem pārējiem, tad novēlu sekmīgu un iedvesmas rosinošu darbu pārējās universitātes zinātniskās konferences sekcijās. Paldies visiem!